Hvala, Gospod. Uma islamita ekumenická dialga pueblapa, unziada fuopa, ved mani Dios, ut sequer misam faria, unzias man.
Dieva tava un svētā gara vārdā. Amen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs. Vismīļie draugi, mūsu lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pasaulē ekumeniskā dievkalpojuma dalībnieki, esiet visi mīļi, sirsnīgi sveicināti mūsu Lielvārdes katoļticīgo dievnamā, kas jau tradicionāli reizi gadā uzņem mūs no dažādām arī konfesijām, ticībām. Jā, ir arī šīs atšķirības, tad šodien mēs nākam, lai šīs atšķirības mazinātu, un vienmēr ir liels prieks sveikt amata brāli, mācītāju Indrusu Tābolinu no Evangeliski luteriskās draudzes Lielvārdē, kur arī mēs bijam 2 gadus patvērumu raduši saviem dievkalpojumiem, sevišķi Ziemassvētkos Lieldienās, kad dievnams pirms 5 gadiem bija sagrauts. Tagad tas ir atjaunots, un par Dievu izbrīnu dzirdēju, ka vēl daudzi nezina, vai dievnams ir kārtībā un strādā kopš 22. decembra 2019. gada, un šodien šajā atjaunotajā dievnamiņā mēs lūgsimies par visiem mums, vispirms par mums pašiem, kuri sevi deklarē kā kristiešus, kā Dieva bērnus, tad arī par visiem mūsu ticības brāļiem, kuri ir no dažādām baznīcām, no dažādām konfesijām, bet visi vienmēr tiek aicināti atcerēties Jēzus lūgumu, lai mēs būtu viens, kā Tēvs un Jēzus un Svētais Gars. Tādēļ šodien mēs tiekam arī aicināti nožēlot visu to, kas mums šķir, visas mūsu nesaskaņas, upurēt Dievam, debesu Tēvam, lūgties un izlūgties mieru un saderību visām tautām, un sevišķi tautām, kuras karo šodien tik aktuāli šajā Eiropas 3. pasaules karā Ukrainā, kur kristieši nogalina kristiešus. Diemžēl, kur notiek naids, ik brīdī tiek nogalināti nevainīgi cilvēki. Mēs lūgsim grēku piedošanu par visiem kristiešu grēkiem, jo, kā teicu, tie ir kristieši, diemžēl, kas nogalina kristiešus citur. Mēs lūgsim piedošanu par visām mūsu nesaskaņām, par visiem kristiešiem, kuri tiek nogalināti, kuri tiek vajāti arī musulmaņu zemēs. Mēs lūgsimies par šo kristiešu vienotību, kas ir ļoti liela dāvana no Jēzus Kristus un par mūsu darbo pestītāju, kuru mēs savām nesaskaņām tik bieži sitam krustā vēl un vēl. No ekumeniskām lapām vienosimies Kirije un Hriste 2. pantu atdziedāšanā.
Kungs Jēzu, tu esi labais gans, un upurē dzīvību par savam avīm, apžēlojies par mums. Kristu, kas dāvādam svēto garu, būvē savu svēto baznīcu, apžēlojies par mums. Kriste, Kriste, nereistom, Kriste, Kungs Jēzu, kas esi jaunās derības mūžīgais priesteris, apžēlojies par mums. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Lūksimies. Kungs Dievs radi mums savas žēlastības pilnību un ar svētā gara spēku novērs kristiešu šķelšanos, lai tava baznīca visām tautām būtu par kristiešu vienības pamatu un visi cilvēki svētā gara gaismā ticētu tavam dēlam Jēzum Kristum, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Apsēdīsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā. Mēs ieklausīsimies lasījumā no vecās derības, no Jesajas grāmatas, no 1. nodaļas, un jāatzīmē, ka tieši Jesajas grāmatas 1. nodaļas 17. pants ir šī gada vadmotīvs šai lūkšana nedēļai par kristiešu vienotību, ko ir sagatavojuši kristieši no Amerikas Savienotajām valstīm, no Minnesotas. Mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības, lai apspiestais laimīgs, taisnīgi tiesājiet bāreni, aizstāviet atraitni, nu nāciet un norēķināsimies, saka Kungs. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būtu balti kā sniegs, ja tie būtu karmīni sārti, tie balos kā vilna. Ja vien jūs gribēsiet klausīt, tad baudīsiet zemes dāsnumu, bet ja jūs liepsieties, dumposiet, tad zobens jūs aprīs. Kunga mute ir runājusi. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Mēs atbildēsim uz šo dzīvo Dieva vārda lasījumu ar
122. psalma piedziedājumu. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Es priecājos, kad man teica, iesim uz Kunga namu, mūsu kājās jau soļo, Jeruzalemē tavos vārtos. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Uz turieniem ciltīs, Kunga ciltīs, pēc Izraēla likuma slavēt Kunga vārdu, jo tur stāv tiesnešu krāsnī, Davida nama sēdekļi. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Lūdziet Jeruzalemei mieru, lai tiem labi klājās, kas mīl tevi. Miers lai ir tavos mūros, un drošība tavas pilīs. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Manu brāļu un draugu derēs teikšu, miers lai ir tevi. Kunga mūsu Dieva nama dēļ es lūgšos par tavu labklājību. Priecājieties visi Jēzus Kristus baznīcā. Otro lasījumu lasa mūsu katoliskās draudzes loceklis Huberts. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, es gūstītos Kungā, jūs lūdzu, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, visā pazemībā un lēnprātībā un izturībā, paciešot mīlestībā viens otru. Centieties uzturēt gara vienību ar miera saitēm. Viena ir miesa un viens ir gars. Tāpat kā arī jūs esat aicināti vienai cerībai, ko dod jūsu aicinājums. Viens ir Kungs, viena ticība, viena kristība. Viens ir Dievs un visu Tēvs, kas ir pāri visiem, savu visiem un visos. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Un piecelsimies uz Halleluja dziedājumu. Tas nozīmē, lai ir slavēts Dievs. Halleluja, halleluja.
Tas kungs ar jums. Un ar tavu gāru. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis svētais Jānis no 4. nodaļas. Gods Dievam. Jēzus uzzināja, ka farizēji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis. Lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi, viņš atstāja Jūdeju un devās uz Galileju. Viņam vajadzēja iet cauri Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā vārdā Zihāra, tuvu pie Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. stundu, kad Jēzus no ceļa nogurs apsēdās turpat pie akas. Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja, kā tu jūds būdams lūdz dzert man samarietei, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats, un viņa dēli un viņa ganāmpulki? Jēzus viņai atbildēja, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kurš dzer no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps nemūžām. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Sieviete viņam sacīja, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš tai sacīja, ej pasauc savu vīru un nāc šurp. Sieviete atbildēja, man nav vīra. Jēzus viņai sacīja, pareizi saki, man nav vīra, jo 5 vīri tev ir bijuši, un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīrs. To tu esi patiesi teikusi. Sieviete viņam sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzalemē. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūgsiet tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt. Mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā jau ir tagad, kad patiesie pielūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tas ir kunga vārds. Slāvā Kristum. Lūksim. Svētais mūžīgais Dievs atdara mūsu sirds durvis. Palīdz, ka mūsu sirds nav cietas, iesīkstējušas kādā naidā, aizvainojumos, varbūt kādā dzīves rutīnā, bet dari, mīļais Dievs, ka tu vari mūs uzirdināt, uzecēt, ka tu vari darīt mūsu sirds augsni, patiešām auglīgi, tā ka viss tas, ko tu mūsos sēji, ka tas var nest daudzkārtīgus augļus. Mēs lūdzam, kungs, lai brīnišķīgi tev viss labi izdodas, un ka
ka mēs nebūtu atmetāmi. To no visas sirds tev lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Ir divas dažādas nedēļas saplūdušas kopā. Mēs zinām, ka mēs esam uzsākuši šo lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, kas ir šī brīnišķīgā tradīcija visā pasaulē un visur, kur kristieši patiešām nav kaut kādā naidā iesakņot. Es domāju, viņi lieto šo lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, jo mums ārkārtīgi svarīgi ir, ka mēs varam būt vienoti. Un kas ir šī otra nedēļa vai nedēļu atcere, tās ir barikādes. Un mēs esam šajā laikā, kad mēs atceramies šo barikāžu laiku, un mēs domājam par to, kā tas bija. Un ne tikai par to, kā tas bija, bet kā tas ir arī tagad. Ziniet, man bija 23 gadi, tad, kad bija Rīgā barikādes, un es vēl tagad atceros, kā tas bija, ka es jau tajā pirmajā dienā devos uz barikādēm. Mana mamma centās mani vēl atrunāt, baidoties par manu dzīvību un par drošību, un viņa tā kā, būtu vēlējusies, ka es paliktu mājās, bet kaut kā tas bija tik pašsaprotami, ka bija tas brīdis pienācis, kad tu nevari palikt mājās pie televizora, bet tev ir jāpiedalās, tev ir jābūt tur klātesošām, jādara no savas puses tas labākais, ko tu vari darīt. Un tā tas bija, ka bija informācija, ka Dzirnavu ielā ir mazāk šo aizstāvju, un tad šīs 2 nedēļas es pavadīju Dzirnavu ielā, un, protams, tur pie viss tā bija arī tā, ka mums bija arī kāda instruktāža, un bija skaidrība par to, ko tad mēs darīsim, un kā tas viss notiks. Protams, tur bija dažādi šie norobežojumi, kas tika veidoti, un šīs barikādes būvētas, un tā tālāk smagā tehnika, un viss, kas nu vēl bija, bet pie tās instruktāžas bija arī atrunāts tas, ka tad, kad būs šī X stunda, un ja kāda būs šī X stunda, kur mēs nezinām, kad viņa būs un kā viņa būs, ko mēs darīsim? Tas bija atrunāts, ko mēs darīsim. Ka mēs sadosimies rokās, mēs stāvēsim, un ja brauc šī bruņu tehnika, tad mēs stāvēsim. Un tā bija teorija. Es tagad stāstu par teoriju. Un tad vienā brīdī bija informācija, ka ir šī X stunda, ka brauc šī tehnika, un tagad ir šīs brīdis, kad ir tagad tev jādara tas, ko tu esi apņēmies. Un tajā brīdī tev ir jāiziet cauri savās domās un jāsaprot, tu esi gatavs mirt pa Latviju, vai tu neesi gatavs. Un ja tu neesi gatavs, tad šis ir tas brīdis, kad tu vari laisties lapās un, var sakot, nemanot pazust grūtību un briesu brīdī, vai arī tu dari tā, kā bija runāts, un tu stāvi un brauks pāri, un tu stāvēsi un brauks pāri. Un tajā brīdī man tas bija tāds ļoti vērtīgs brīdis, man bija jāizdomā tās domas, kā ir ar mani. Un Latvija, kas man ir Latvija? Vai tas ir tāds skaists vārds? Tāds pierasts vārds latviešu, Latvija, vai arī tas ir kaut kas daudz vairāk?
tajā brīdī es nenodrebēju un ka es nepazudu kaut kur, neaizdevos projām, bet paliku. Un mēs darījām tā, kā bija runāts, un paldies Dievam, jāsaka, pa Dzirnavu ielu nebrauc šie tanki un bruņmašīnas, un nebija nekāda tāda asins izliešana tajā brīdī, bet mēs zinām, ka asins izliešana bija tik un tā. Mēs zinām šos nogalinātos cilvēkus. Mēs zinām šo mūsu tautas varonīgo brīdi, kur šajās nedēļās, es domāju, tas bija kaut kas daudz vairāk nekā tikai kaut kādi nocietinājumi, kaut kāda tehnika un kaut kāda dzīvošana nomodā. Tur bija kaut kas daudz vairāk. Es pat teiktu, ka tur bija mūsu tautas, tāda, es teiktu, atzimšana, jo dievnami bija atvērti un cilvēki bija šajos dievnamos un Dievu lūdza, un tur bija sprediķi, kas tur gāja nepārtraukti, un vārds sakot, cilvēki varēja garīgi stiprināties. Cilvēki tur arī baznīcās gulēja, un tas viss bija tik fantastiski. Ja es tā savās atmiņās to visu atceros, viss šī dūmu smarža, visi tie daudzie ugunskuri visās malās, un visi tās mīļās rokas, kas tur visu kaut ko ir sarūpējuši, un tur ir kaut kāds maizītes, un tur ir kaut kāda zupa, un tur ir tēja, un vēl kaut kas. Tajā brīdī, ejot cauri Vecrīgai, tā bija fantastiska sajūta, ka tu redzi, ka tas katrs pretī nācējs, ka tas ir tavs brālis, māsa, tēvs, māte. Tas bija tik fantastiski, ka tāda unikāla kopības izjūta, un tas bija tik vērtīgi to piedzīvot. Un pēc tam vēlāk jau, protams, ka kaut kā mēs esam pagājuši no tās barikāžu sajūtas, un mēs varbūt tajā savā ikdienībā esam iestiguši un tā, bet cik ārkārtīgi svarīgi ir, ka mēs zinām savus dārgumus, mēs zinām, ko mums nozīmē Latvija, ko man nozīmē Latvija, un ka šie lielie dārgumi ir nevis tikai tāda kaut kāda kolekcija, kur es varu tā paskatīties albumā, bet tās ir vērtības, par kurām, ja būtu vajadzīgs, tad ir jādod savu dzīvību. Jēzus saka, ka nav augstākas mīlestības, kā ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jēzus paceļ latiņu ļoti augstu. Nav augstākas mīlestības, kā ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un tas ir labi, ka mums var būt mīlestība un ka mēs šo mīlestību lietojam. Un pats Dievs dod šīs lielās dāvanas, ticība, cerība, mīlestība. Mēs zinām šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Un domājot arī par šo stāstu no evaņģēlija, Jēkaba, Apka un Samariete, mēs varētu sacīt, Samariete tā ir kaut kāda aizdomīgā Samariete. Normāli cilvēki nesajietas ar samariešiem, jūdi tā domāja. Un samarieši nesveicināja, ar viņiem nebiedrojās un tā tālāk. Un te ir kaut kas unikāls. Jēzus ir šajā kontaktā ar samarieti, viņš runā, un izrādās, Jēzum ir ārkārtīgi svarīgi arī samarieši. Un cik ārkārtīgi svarīgi ir arī šī sieviete, kurai ir daudz vīri bijuši un tā tālāk, un kas varbūt dzīvo atkal savā pasaulē, bet Jēzus runā par to, ka viņš ir dzīvais ūdens, un kad ja tu pieņēmi Jēzu, ja tu sako Jēzum, ka
esam Jēzū, ka mēs esam tie, kas esam šajā dzīvā ūdens avotā, un ka mēs varam tad no šo gan ticību, gan mīlestību visu smelt no Jēzus, un tad man pietiek ne tikai man pašam, man pietiek ne tikai manai ģimenei, man pietiek arī ne tikai maniem draugiem, manai draudzei, bet man pietiek arī Latvijai, ko dot. Jo es visu laiku varu smelt no šī dzīvā ūdens avota. Un lai Dievs dod, ka mēs nepaliktu kaut kādos žogos sadalīti cilvēki, ka mēs turpinātu ikdienā būvēt jaunas sētas un nožogojumus, bet mums ir šīs nožogojums vai šī sēta vai šī barikāde jābūvē pret ļaunumu, nevis vienam pret otru, un cik ārkārtīgi svarīgi ir, ka mēs varam būt vienoti. Un vienoti tā, kā tas bija barikāžu laikā, un vienoti arī tagad, un ka tas ir nevis kaut kas izkūpējis un izšķibējis, bet ka mēs visu laiku esam šajā vienotībā ar Kristu, un kā mēs varam būt vienoti ar Kristu, bet būt sadalīti savā starpā. Kā tas ir iespējams? Tad katrs savā dzīvoklītī, protams, ka ne. Ir viens Kristus, ir viena ticība, un Dievs mums dod šo vienotību Kristū un šo mīlestību, ka mēs varam būt tie, kas nebūvējam sētas, nebūvējam žogus, bet esam brīvi cilvēki, un arī šo brīvību, garīgo brīvību, valstisko brīvību, savu cilvēku brīvību, mēs to realizējam un īstenojam, un kā mēs varam būt par svētību. Lai tā mums tas notiek, lai neesam apsīkuši, bet visu laiku Dievā atjaunoti, kā dzīvā ūdens baudītāji. Lai tas mums notiek svētīgi. Āmen. Liels paldies mācītājiem un brālim Jurgusam par šiem pārdomu graudigiem. Tiešām šodien 21. janvāris, barikāžu atceres laiks, lūgšanas laiks, atkal par tām vērtībām, kuras toreiz daudzi mēs un jūs gājām tiešām aizsargājas arī, ka gribētu pieminēt, ka mēs bijām seminārā, tad tas bija 91. gads, jā, taču, lūk, un bija jau pēdējā kursa students, 5. kursā, un mēs gājām arī naktīs sargāt Svētā Jēkaba katedrāli Rīgā, kas ir blakus Saeimas namam, jo visādi bija draudi, un, protams, mums tur bija iespēja lūgties, pat arī tikām pie ērģelēm, dziedājām ar semināristiem, kas tur man līdzi bija, no mūsu bijušā seminārā varanā kādreiz kora, jā, un mēs centamies lūgšanā pavadīt to barikāžu nakti. Tā tas bija vairākas. Tad, lūk, mīļie draugi, ko tad mēs tur tajās barikādēs gājām sargāt, un ko mēs tur gribējām nosargāt? Mēs gribējām nosargāt tieši to ļoti darbo dāvanu, mieru mūsu tautā. Jo miers tika apdraudēts caur tā laika progresīvajiem okupantiem, šo Padomju Savienību, kas arī mums aneksēja mūsu
zemīti okupēja, un tā mēs tur arī 50 gadus tajā jūgā bijām un saitām tieksim pēc šī miera, kas var būt savā zemē un savā tautā. Un zinīgi, kā šīs miera cīņas bija ne tikai no latviešu puses, jo tur, tik tiešām, kā jau jūs teica, mēs nešķirojāmies pēc tautībām un arī konfesijām, un ļoti liela daļa arī tieši krievvalodīgo, godīgo Latvijas iedzīvotāju, kuri mīlēja, un vismaz kāda daļa no viņiem arī šodien turpina to darīt, mīl šo zemi, kur viņi ir dzimuši, uzauguši, un kur viņi gribēja turpināt kopā ar latviešiem, poļiem, baltkrieviem un pat čigāniem un citu tautību pārstāvjiem būvēt šo mierīgo nākotni savā jau neatkarīgā no Maskavas varas okupantiem diktatūras. Jā, tad cīņas pēc miera. Bet redziet, miers nav iespējams, ja tas nebalstās uz tuvāk mīlestības. Un man patīk tas, ko jūs teica, ka tur, kad gājām, un tiešām tāda bija, kad mēs pēkšņi it kā bijām kā viena ģimene. Gan latvieši, gan krievi, gan baltkrievi, gan ukraini, kas te apdzīvoja, lūk, un tajā laikā Rīgu. Un liekas tiešām, ka te bija brāļi un māsas, un tas bija prieks redzēt to saviedētību. Un tas nebija iespējams bez tuvāk mīlestības. Jo, ja pretējā gadījumā katrs mēs skatītos, tu esi noladētais krievs, tu esi fašists latvietis, nu kas tad tur būtu sanācis? Nekas tur nebūtu sanācis. Tur būtu ļoti viegls ceļš krievu tankiem, kas jau bija iebraukuši, un pirms nedēļas jau bija paspējuši Rīgu izvadīt, Lietuvā, taču arī pēc tā scenārijā arī Latvija gatavojas uzbrukumam, un tas arī, kad redziet, notika. Krievijā vienmēr viss notiek pa plānu, kā viņi saka, pēc saraksta. Uzbruk vienmēr pēc saviem noteiktajiem parametriem. Kas būtu bijis arī toreiz mūsu Baltijas valstīs, ja tomēr mums nebūtu vienojusi tuvāk mīlestība, ja mēs būtu naida sašķelti, bet tieši, redziet, tas kopīgais briesmonis, tas ienaidnieks toreiz, nebija par vārdu vēl Nezvērs un demons Putins, bija citi agresori, lūk, kas centās paturēt savu diktatūru un varu, kas mums uzbruka, kas mums te pavērdzināja, kas daudzus tautiešus arī Sibīrijā deportēja pēckara gados, 49. gadā. Lūk, mēs bijām vienoti, un tas bija no sirds dziļumiem nācis, ka mēs varējām paskatīties ar tuvāku mīlestības acīm viens uz otru. Kur tas ir šodien pazudis? Šodien atkal pasaulē ir apdraudēts miers, un, kā redziet, es tikko minēju, ka miera balsts ir tuvāk mīlestība. Tad tas, ko es gribu pateikt šai mazajā ceru uzrunā, miers ir balstīts uz cilvēku tuvāk mīlestības. Un jautājums tad atkal, kas ir tuvāk mīlestības balsts? Mēs varētu uzdot šo jautājumu, varētu būt dažādas atbildes. Kas tad ir tuvāk mīlestības balsts? Tā ir pazemība. Bez pazemības nav iespējama tuvāk mīlestība, un, ziniet, es nekļūdīšos, ja pārdošu varēšu pateikt, ka bez pazemības mēs neesam kristieši. Mēs nevaram būt kristieši, ja mūsos nebūs pazemības. Tas arī ir tas pirmdzimtais grēks, lepnība, pazemības trūkums cilvēkā, kas progresē visos
Ādams, kas zemdē šo pirmdzimto grēku, jūs būsiet kā dievi, arī cilvēks iekārtinājās zaudē pazemības tikumu. Un kopš tā pazemības tikuma krata pazuda harmonija, proti tuvāk mīlestības harmonija, kas valdīja pašā cilvēkā. Tu esi kauls no mana kaula, tātad teica Ādams sievai, atzīstot par līdzvērtību savu sievu, lūk, ka mēs esam abi vienādi, mīļi Dieva bērni, pazuda harmonija starp cilvēku un Dievu, šī tuvāk mīlestības harmonija, un arī pazuda harmonija starp cilvēku un visu radību. Lūk, šī trīskārtējā harmonija pazuda, kad pazuda šīs pazemības tikums cilvēka sirdī. Un kopš tā brīža, lūk, vairojas lepnība, es esmu spēcīgāks, Kaina lepnības grēks, dzemdē pirmo nāvi. Un, kā redziet, vienmēr lepnība dzemdē vispirmām kārtām nāvi. Tas lepnības grēks šodien ir ļoti auglīgs. Un, kā redziet, kāds var iedomāties, ka viņš ir varenāks, ka viņam ir tiesības diktēt vājākam brālim vai māsai, kas tev ir jādara un kā tev ir jādara. Tas netiecas uz priesteri Andriu, kas pasaka kādas dziesmas, tur kuri saskaņot programmu dziedāt, tas ir savādāk strādājot komandā. Tā lūdzu, lai nav kā uzurpātie. Bet, ja kāds tev diktē no augšas, kā tev dzīvot, cik bērnu drīkst būt tavā ģimenē, vai viens, ka tikai Ķīnā nesen vēl tikai noņemtas tas sakas, kad likumīgais bija tikai viens bērns ģimenē no valsts atbalstīts, cik tu drīksti vīrietis palikt par vīrieti, cik tu sieviete drīksti palikt par sievieti, cik tu puika drīksti arī izaugt par puiku, nepavērsties par meiteni un otrādāk meitene par puiku. Šodien mēs esam jau piedzīvojuši tādus brīnumus. Man te viens no Ukraiņu bijušajiem studiju biedriem atsūtīja vienu tādu video klipu, kurā ir tādas traģiskas mūsu tālējošās zinātnes sekas paredzamas bērni, kas ir pieņemti un izaudzināti inkubatoros in vitro. Vesela fabrika, kas spējīga saražot līdz 30,000 bērnu gadā. 30,000, var teikt, mākslīgā veidā, nevis dabiskā veidā, nākuši cilvēci pasaulē, kurus var modificēt, gēnos, var ielikt tādu un tādu informāciju, izaudzināt savu armiju, patiesībā briesmīgas zinātnes, noziedzīgās lietas sāk atklāties. Un tas ir, kad cilvēks iedomājas būt Dieva vietā, pazemības trūkums. Vai tad Ādamam Dievai nepietika ar to brīnišķīgo harmoniju, kas bija izrietējusi no mīlestības uz Dievu, kad Dievs mīlēja cilvēku un cilvēks mīlēja Dievu. Cilvēks mīlēja visu dabu, Ādams deva dzīvniekiem vārdus, bija totālā mīlestības harmonija. Tādu pasauli Dievs gribēja. Lai mēs būtu vienoti, lai mēs būtu mīlestībā vienoti un nevis sašķirti. Un Ādams, svētie raksti, saka, mīlēja savu sievu. Tātad šī totālā harmonija, mīlestības harmonija valdīja cilvēkā, Ādamā un Ievā, vīrieti starp vīrieti un sievieti. Un lūk, nāca šīs lepnības zobens, kas sašķēla un pārcita šo mīlestības mezglu ģimenē. Laulība sabruka. Ādams noveda vainot savu sievu. Un tā var teikt, pirmais karš
dzima jau ģimenē. Beigās jau pirmie kara upuri, Kaina, nogalinātais jaunākais brālis Ābels un tā tālāk. Un tā cilvēks šodien parāda savu varu, savu mēģinājumu atkal kļūt Dieva vietā. Lūk, līdz kam tas ir novedis, līdz 3. pasaules karam. Un kā zina, kas vēl būs? Vai tas būs tiešām 3., bet varbūt tas būs arī pēdējais pasaules karš. Tik šausmīgi manipulē ar to visu kodolieroču arsenālu. 20,000 to kodolieroču visu ir Krievijā saražots, atbruņojot vajākās zemes, tā skaitā Ukrainu, no šiem atomieročiem, no smagām artilērijas, visām tam amunīcijām, lai varētu apdraudēt un turēt bailēs. Vai tā nav lepnība, ka es kaut ko tādu uzdrīkstos? Es esmu tas varenākais cārs Ivans Bargais. Nē, nevar par sevi. Jā. Lūk, mēs varam turēt bailēs visu pasauli, kāda izrādījās arī krieviešu politika. Un to dara kristieši. Tie nav musulmāni, kas cenšas izskaut kristiešus, iedodot dumci sirdī umrī minam Allaha, nomirsti Allaha vārdā. Viņi domā, ka to savu locekļību viņi atbrīvos herētiķi maldos nonākušo kristieti no viņa bezdievības. Jā, nepareizi teikt, ka Dievs nepavēl nogalināt. Dievs pavēl tieši aizsargāt cilvēka dzīvību un dot valsti tev nebūs nokauta. Vai arī uz kristiešiem neattiecas šie baušļi, kuri kā vārdā mēģina attaisnot savus briesmīgos, noziedzīgos nodomus un mērķus. Mēs pārdzīvojam jau gandrīz jau veselu gadu šī kara briesmas, kad nav šī miera, un nav miera tāpēc, ka nav tuvāk vairs mīlestības. 2 dienas pirms kara sākuma, 24. februārī, demonoīds Putins visai pasaulē apliecināja, ka viņš netaisās uzbruk brālīgajai tautai, kurus nosauca taču rodstvinei narodu, brālīga tauta, un tiešām vārda pilnā nozīmē arī tāda ir, pat drīzāk es teiktu, tauta, kas dzemdē to Krievu zemi, Kijevskaja Rusi, kurienes arī sākās vēsturiski. Maskavas vēl ne tuvu nebija, kad Kijeva jau sen bija, un kā tradīcija reiz, kad svētais Andrejs bija aizgājis līdz Kijevai, nezinām, to nevaram pārbaudīt. Tā vismaz pareizticīgā baznīca vizantiešu ritā priecēs par savu aizvadi svēto Andreju. Jā, tad no apostoļu laikiem jau bija šī kaut kur ticība gājusi, un evaņģēlijs tika pasludināts. Tas nozīmē, ka viņi zināja, balsi tev nebūs nokraut, tev nebūs nogalināt. Tev būs Dievu un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tad bija sludināts šis miers, un bija jau miers, bet miera vairs nav. Miers tiek apdraudēts. Un visskumīgākais, kā šo mieru šoreiz sagrauj un turpina laupīt kristiešiem. Nu kā lai šeit nepiemin Aušvicas, jeb Osencimas Vācu koncentrācijas lāgera briesmīgo 11. nāves bloku, uz kura, laikam nekad manā atmiņā neizzīsīs šīs latīniskais uzraksts homo homini, cilvēks cilvēkam. Es iesaku kādreiz aizbraukt un paskatīties šo memoriālo muzeju, šo briesmīgāko tā laika spīdzinātāju.
un kur tiešām tikai cilvēks cilvēkam varēja to izdarīt. Arī vācieši bija kristieši, ko viņi darīja un ko šodien kristieši dara viens otru. Tāpēc mēs esam šeit, lai novērstu no pasaulē šo briesmīgo lāstu. Dzirdot vienas sašutušās un likumīgi sašutušās mātes, briesmīgo lāstu, kas izskanēja no viņas lūpām, kad Ņiprā, diemžēl, kārtējais terorakts no Krievijas puses, esot 45 cilvēkus, iznīcināja devastātīgo māju, kad viņa bļāva, ka «Я проклинаю вас до 7-го поколения». Kad viņa nolāda šos agresorus līdz pat 7. paudzei, briesmīgs lāsts, iedomājieties. Ebreju tauta kādreiz nolādēja sevi un savus pēctečus ar Dieva dēla asinīm, viņa asinis, lai nāk pār mums un par mūsu bērniem, un nāk līdz pat šai dienai veselus jau 2 gadu tūkstošus, un diemžēl nāks, kad šī tauta nenožēlos savu lāstu un neatsauks un nepieņems Jēzu Kristu par savu vienīgo glābēju. Jēzus Kristus atnāca, lai mūs samierinātu vispirms ar Dievu un samierinātu savā starpā. Viņš atdeva savu dzīvību uz krusta, kā izlīguma samierināšanās maksu, asins samaksu. Jā, šodien arī Ukraina izlēja savas asinis, kas ir, kā teica, tās militārais kungs, ka Ukraina maksā par šo brīvību ar savām asinīm, mēs ar naudu. Jā, lūk, tad ir skumīgas visas šīs pēdējo mēnešu briesmīgās lietas, kas notiek kristiešu zemēs, kas notiek kristiešu starpā. Tāpēc mums šodien no sirds jālūdz miera atjaunošanas dāvana kristiešu starpā, kas nav iespējama bez tuvāk mīlestības, kas savukārt nav iespējama bez pazemības. Pēc mīļie draugi, lūgsim no Dieva šo pazemību. Vispirms atzīt savus grēkus Dieva priekšā, savus grēkus brāļu un māsu priekšā. Arī vakar Svētā Alberta baznīcā notika skaists brīnišķīgs ekumenisks dievkalpojums, kur bija vairāku konfesiju garīdznieki ar mūsu arhibīskaps, gan arī no luterāņu puses bija pārstāvi, gan no Vasarsvētku draudzēm, liekas arī pat no metodistiem, un bija arī, pat liekas, ka no armēņu baznīcas pārstāvji. Jā, šodien man arī ir prieks, ka es redzu kaut vai vienu pareizticīgo māsu, kaut vai arī dažus luterāņu draugus, šogad pat kā mazāk, parasti viņi bija puse uz puses. Jā, bet man ir prieks, ka šodien mēs atkal varam būt kopā. Ka mēs šodien varam atstāt tās visas akmeņu grēdas, kuras esam varbūt sagatavojuši, lai mestu uz savu tuvāko, kad mēs viņu nonielājam, kad mēs viņu aprunājam, kad mēs jūtamies galvas tiesu augstāki, slavīgāki un varbūt neaizvietojami. Tādēļ šodien mēs lūdzam Dievu vietošanos šajā grēkošanas aktā. Mēs lūdzam no Dieva miera un izlīguma dāvanu tautu starpā. Tad Dievs mums palīdz, lai šī sekojošā dziesma, ko Jēzus Kristus lūk mums arī piedāvā caur vārdiem miers jums, lai tiešām ir lūkšana. Es gribu arī noslēgt savas pārdomas šajā lūkšanu nedēļā par kristiešu vienotību, lai tiešām miers ienāk kristiešu sirdīs, lai nekādi elles spēki mūs nesagrauj, lai nekādi demonoīdi, lukašisti un putleristi nesagrauj to mieru, kura dēļ Kristus nomira, kura dēļ tik daudzi arī tūkstoši šodien, pat 100 un vairāki 100 tūkstošu aiziet bojā
lai beidzot šis ilgi lūgtais miers tiešām iestājas pēc iespējas ātrāk, jo tikai tad būs atjaunots zemes vaigs. Āmen. Tad sēdot mēs varam no šīs lapas arī nodziedāt draudzīgi kopā miers jūs, un tad apliecināsim arī savu ticību. Lai šī dziesma izskan, kā jau teicu, kā lūgšana. Un apliecināsim, draugi, mēs arī savu ticību svētajai trīsvienībai, Kristus svētajai baznīcai un arī paši sev, ka mēs esam viena Dieva trīsvienīgā Dieva bērni, kuri mācamies mīlēt viens otru. Es ticu uz vienu Dievu, visvarano Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dievu
kas no tēva un dēla izriet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanu, gaidu dievišķo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Ja, draugi, arī vienosimies tagad kopīgajā vispārējā lūgšanā. To mēs arī ar mācītāju Indrusu vēlēsimies stādīt Dievu priekšā arī visās mūsu draudžu vajadzībās. Kungs, kurš iemīlēja baznīcu un atdeva par to savu dzīvību, svētī un attīri to caur tavu vārdu. Attālini no tās visas nesaskaņas, atbrīvo to no lepnības un skaudības gara, pasargā mūs no tiesāšanas bez mīlestības un apvieno mūs tavā svētajā pestīšanas darbā. Svētī visus, kuri mīl tevi, mūsu kungu Jēzu Kristu, neskatoties uz viņu nosaukuma dažādību, vadi viņus uz ciešāku vienotību ar tevi, pasargā savu baznīcu vienotībā un mierā, sargā to, lai savu paļāvību nebalstītu uz šīs pasaules bagātībām un varas, dāvā tai cerības pieaugumu, lūgšanas un svētumu spēkā. Āmen. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungu Dievs. Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus, vienīgā pestītāja Tēvs, ļauj, lai mēs labi apzinātos to lielo naudu, kādā mūs noved nelaimīgās šķelšanās. Dari, lai izzustu ik viens naids, visi maldīgie priekšstati, viss, kas var kļūt mums par šķērsli ceļā uz vienotību un dievišķo saskaņu. Tāpat kā ir tikai viena miesa, viens gars un viena cerība, kur esam saņēmuši, ka viens ir kungs, viena kristība, viena ticība, viens ir Dievs un visu Tēvs. Tā arī dara, lai mēs varētu dzīvot savienoti ar patiesības, miera, ticības un mīlestības svētām saitēm, un lai vienprātīgi un kopīgām balsīm varētu slavēt tevi. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungu Dievs. Tu, kurš esi vienīgais, dzīvais un mūžīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, piedod un deldē mūsu sadalītību. Palīdz mums cīnīties par tavas miesas vienotības atgūšanu un neļauj mums vēl ilgi palikt par ieļaunojumu cilvēkiem, kuri raugās uz mums no ārpuses un ir atgrūsti no tevis caur mūsu nesaskaņām un lepnumu. Mēs tevi lūdzam, savu ciešanu priekšvakarā lūdzies par to, lai visi tavi mācekļi būtu tikpat vienoti, kā tu ar Tēvu un Tēvs ar tevi. Palīdzi mums saprast, ka kristiešu šķelšanās ir liela neusticība tev. Palīdzi mums nemaldīgi atpazīt un nešauboties atmest vienaldzību,
neusticēšanos un savstarpējo naidīgumu, ko nesam sevī. Dāvā mums žēlastību, lai mēs visi varētu satikties tevī, un lai no mūsu sirdīm un mūsu lūpām uz debesīm paceltos tava lūgšana par mācekļu vienotību. Tādu vienotību, kādu tu vēlies un kad tu vēlies. Tu, kas esi pati mīlestība, ļauj mums atrast tevī ceļu, kas ved uz vienotību, paklausībā, tavai mīlestībai un patiesībai. Mēs tevi lūdzam. Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, kas caur savu dēlu Jēzu Kristu esi gribējis visas tautas apvienot vienā Dievu bērnu saimē, palīdzi mums ar savu žēlastību, lai mēs, kristieši, atteikušies no jebkādām nesaskaņām, būtu vienoti patiesībā un mīlestībā, un visi cilvēki iepazinuši īsto ticību, draudzīgi apvienotos vienā baznīcā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mēs pievienosim arī mūsu sirdīs, šoreiz varbūt klusumā, paliekošas lūgšanas, bet kad no baznīcām mēs vēl varētu un gribētu pievienot šo lūgšanu par mieru Ukrainā un arī visā pasaulē, kungs, miera princi Jēzu Kristu, ieviesotais Dieva dēls, kas nāci, lai mūs samierinātu ar savu tēvu un savā starpā, ielēj mieru to cilvēku sirdīs, kuri grib karu, kuri grib uzurpāciju, kuri lepnībā ir nocietinājušies un grib nogalināt savus tuvākos. Palīdzi izturēt vajātajiem kristiešiem visā pasaulē tās ciešanas, kuras sagādā vajātāji. Palīdzi arī Ukrainiem izturēt šos smagos arī ticības un tuvāk mīlestības pārbaudījumus, lai mātēm nebūtu jānolāda agresorus par savu bērnu nāvi, lai nebūtu naids kristiešu sirdīs, lai miers valdītu ikviena laba prāta cilvēka sirdī, sūti kungs miera eņģeli visā pasaulē, lai apstādinātu visus naida un grēka plūdus. Mēs tevi lūdzam. Mīļais Dievs, mēs lūdzam par mūsu vadītājiem. Mēs lūdzam, kungs, par mūsu valsts prezidentu, ministru prezidentu, ministriem un saimnes deputātiem. Mēs lūdzam par visām pašvaldībām, arī par Ogres novada domi. Tu, kungs, zini visus, kam ir uzticēta teikšana un no kuriem ir tik daudz kas atkarīgs. Mēs lūdzam, kungs, lai viņi var būt kristīgi cilvēki. Lai, kungs, viņiem būtu kristīgas izvēles, lai viņiem būtu kristīgi lēmumi. Lai, kungs, patiešām tas vestu mūsu tautu ilgtermiņā pretī svētībai, lai tas nebūtu kādi viegli vai ērti vai politiski motivēti kaut kādi risinājumi, bet, mīļais Dievs, lai tie būtu sirdsgudri lēmumi, lai, kungs, mūsu tauta varētu uzplaukt un uzziedēt, lai mūsu tauta neietu nebeidzamos mīnusos un samazināšanas virzienā, bet, lai, kungs, mēs varam gan garīgi uzplaukt, lai katrā mājā, katrā ģimenē, kungs, tev
mūsu tautu, kur tu redzi, ka būtu mūsu tauta svētīga, kristīga tauta, kas meklē tevi un ar šīm ikdienas izvēlēm apliecina savu ticību, ka tu esi dzīves kungs un ka mēs sekojam visam tam, ko tu mums esi mācījis un rādījis. Dod, kungs, ka mums būtu svētīga nākotne, ticībā un mīlestībā, un ka visas lietas mums izdotos saskaņā ar tevi. Mēs tevi lūdzam. Visbrīnišķīgākā no visām lūgšanām vienmēr paliek tā lūgšana, ko Kristus mums ir iemācījis. Tādēļ aicinu jūs arī sadoties rokās, kā mēs to arī Euharistijas laikā darām, un pacelsim tās uz debesīm viena mīlošo Dieva bērnu saime. Šo kunga lūgšanu ekumeniskajā variantā arī skaitot, dziedot. Varam skaitīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dalīsimies arī Dieva sveicienā, kā viena Dieva vārdi. Sveiksim Svēto garu, kas mājo mūsu tuvākajā Dievsa kungs. Noslēgsim šo mūsu ekumenisko lūgšanas dievkalpojumu ar noslēguma lūgšanu. Lūksimies! Kungs Dievs pieņem ar labvēlību savas tautas lūgšanas un palīdzi visiem ticīgajiem. Ar patiesu grēku nožēlu atgriezties pie tevis un kopīgi tevi godināt, lai pārvarot kristiešu šķelšanos, pilnīgā baznīcas vienībā sagaidītu tavu valsti
mēs saņemam svētību noslēgumā, es gribu no sirds pateikties visiem jums, mīļie draugi, par jūsu klātbūtni. Kaut varbūt šoreiz 24 esam kopā, bet kur 2 vai 3 pulcēs Jēzus vārdā, tur Jēzus ir mūsu vidū, un mēs pateicamies brālim mācītājiem Indrusam, kas vienmēr ir klātesošs uz šiem ekumeniskajiem dievkalpojumiem arī mūsu dievnamā, vai reizi gadā tāds notiek. Pateicos arī brāļiem un māsām, kas ir arī no citām konfesijām, kaut arī šoreiz mazākā skaitā, bet arī pareizticīgo priesteri Sigors sūta jums visiem sveicinu, par cik viņam tur ir tie svētki, arī un daudzas draudzes nevarēja šogad arī būt, bet sūta mīļus sveicinus arī draudzes vecākā Alla Kuharska, nevarēja būt pienākuma dēļ aizņemtības, bet sūta visiem mīļus sveicienus, tā kā esam lūkšanās, kā teica, vienmēr esam kopā. Paldies, ka esam bijuši šīs pusotras stundiņas laikā Dieva slavētāji, lai tad arī mums šī Dieva slavēšana vienmēr izdodas. Paldies arī mūsu korītim, kas kuplināja šo arī mūsu ekumenisko dievkalpojumu, un tad mēs arī noslēgsim ar svētību, ko mēs kā Ārona svētību kopā dosim. Ja? Kungs ir ar jums un ar tavu garu, lai Kungs svētī un sargā jūs. Amen. Lai viņš dara gaišu savu vaigu pār jums un lai ir jums žēlīgs. Amen. Lai viņš pievērš jums savu vaigu un lai dāvā jums mieru. Amen. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastībā lai jūs pavadā. Tad beigu svētības arī dziedājas svētī kungs no izdalītajām lapiņām. Un beigās arī pēc šīs dziesmas tad aicinu visus arī atnāk uz mazo Agapīti draudzes mājas 2. stāvā. Ļoti ceru, ka neizbeigsiet, lai mēs arī vēl kādu kaut vai pusstundiņu pabūtu kopībā, visi kā Dieva vārdu saimnieki. Paldies visiem, kuri arī bija